trešā diena ar jauno 2024. gada Latvijas gada piedzīvojumu motociklu BMW F900 GS. 3 dienas pavadīts kopā ar šito skaistalīti un viss, protams, prasa, kāda ir pirmie iespaidi. Galvenokārt es varu salīdzināt tikai 990 Adventure, jo tāds man personiskais motos ir, bet es esmu ļoti pārsteigts par to, cik viņš ir spējīgs, cik viņš ir viegli vadāms, cik viņam jauda ir smuka un lineāli. Viņš nav dusmīgs, bet viņš ir dusmīgs, ja tu viņam kārtīgi iedod un paprasi. Viņam ir 105 zirgi, kas piedalās braukšanā tad, kad tu viņam to paprasi. Ikdienā es grūti iedomāties, ar kuru motu šitā var spolēties un šitā slidināties vieglāk kā ar šito. Viņu ir praktiski vadāmība ir tuvu salīdzinām krosiniekam. Amīši, var just, ka tie ir jauni amīši, labi amīši, viņi ir stingri. Gājiens varbūt varēja būt bišķiņ lielāks, bet tas atkarīgs, kā tu brauc. Es braucu dusmīgi un agresīvi, un man varbūt prasītos nedaudz stingrāk, bet to droši vien tur var izmainīt. Es vispār regulējums neesmu aizticis, pieņem, kad viņi ir uz kaut kādu standarta settingu, un standarta settingā ir ļoti labi braukt. Pa 2 kalniņi, vispār easy, braukt ir ļoti patīkami. Patēriņš, viņa ir vidēji braucot divatā, viņš ēd zem 6 litrus 100 km. Braukt ir patīkami, viegli, ļoti manevrēt spējīgs. Viņš pilnīgi jūtās vieglāks. Ja pieņemsim, pateiksim un paskatīsimies kodiem mīnusiem, kas man nepatīk priekš tāda, varbūt dusmīgāk bezceļu braucēji, ir, kad, dangas droši vien ātri apskrāpētu, izpūtējs droši vien būtu smagi jāatvieglina un daudz kas no viņa jānoņem nost. Citu pānu, jo šitie izskatās, ka viss var sakrāties ļoti daudz. Bail pa izpūtēji, droši vien viegli nolaust, nav īsti, kur somu uzlikt. Ja tā skatās uz tie ir sīkumi, ko tu pats vari pielāgot savām darbībām vai vajadzībām, bet visā kopumā, viss, ko es esmu dzirdējis no citiem, kad viņš ir ļoti smuks, ļoti sportiski paskata, un braukt man ļoti patīk ar viņu. Katrā ziņā es pie viņu varētu pierast, un es domāju, ka ar viņu varētu pabraukt daudz dusmīgāk nekā pagaidām brauc ar savu esošo motu. Paldies, un tiekamies citos varbūt apskatos.